Esiet sveicināti sestdienas vakarā, 8:00 šeit TV3 ziņu studijā Edijs Bošs. Vakcinācija norit jau gludāk un raitāk, taču Covid saslimstības rādītāji uz to vēl pagaidām spītīgi nereaģē. Tikmēr Krievijas pārstāvji pēc Baltijas valstu paziņojumu par diplomātu izraidīšanu apsaukājas. Šajā ziņu pusstundā vēl arī par šādiem tematiem. Lielajā talkā tūkstošiem cilvēku sakopja apkārtni. Viena no problēmām – izlietotās sejas maskas pusdienu trauki. Iespējams izmaiņas azartspēļu regulējumā uzjundījušas pamatīgas politiskas kaislības. Kādas pārmaiņas gaidāmas? Turpinām gatavoties pašvaldību vēlēšanām. Šodien no apvienotā Balvu novada Krievijas pierobežā. Pandēmijas laikā pieaudzis pieprasījums pēc mājdzīvniekiem, taču gribot ietaupīt, cilvēki mīluļus arvien biežāk iepērk nelegāli. Katrs atsevišķi, bet visi kopā. Tāds ir šodien notikušās lielās talkas sauklis pandēmijas apstākļos. Lai neveidotos tradicionāli ierastās pulcēšanās, šoreiz vienā talkošanas vietā nedrīkstēja būt vairāk par 10 cilvēkiem. Bet ne tikai darbošanās noteikumi, arī atkritumu maisu saturs liecināja par pandēmijas laiku. Turpina Ulda Sāboliņš. Man jau ir pilns, jāiet pēc nākamā maisa. Epidemioloģiskās drošības dēļ šajā lielajā talkā uzsvars likts uz solo un vienas mājsaimniecības talkošanu. Siguldas novada Allažos dzīvojošā Deičmaņu ģimene no atkritumiem tīra ciema gravu, kurā gadiem ilgi cilvēki metuši stiklu un plasmasa pudeles, nevajadzīgās lietas no tuvējiem mazdārziņiem. Mēs gribam vismaz savākt to, ko varēsim. Vismaz daļu, jā, jo maisu tik daudz nebūs, laikam, lai visu šeit izdarītu. Un ātri tiek pielasīti lielās talkas organizatori atvestie 15 specializētie maisi. Tās pudeles bija tik daudz, ka mēs nepilnas minūtes laikā pielasījām pilnu maisu. Izskatās pēc izgāstos, tā kā, miskas maisi izmesti. Ja talkošana bijusi ārpus oficiāli reģistrētajām vietām, cilvēki tiek aicināti pielasītos atkritumu maisus tur neatstāt, bet gan izvest pašiem vai nogādāt līdz kādai pieteiktajai talkošanas vietai. Par to savākšanu tālāk jau atbildīga vietējā pašvaldība. Ja maisi stāv ilgāk par 3 nedēļām, jāziņo lielās talkas organizatoriem. Mēs esam sazinājušies ar Siguldas apsaimniekotāju Jumi, un viņš solīja visus aizvākt. Tikmēr blakus pašvaldībā Inčukalna novada Gaujas ciemā vienu no 3 talkām pieteica Evita Celmiņa ar vīru, kuri nespēja noskatīties uz atkritumiem gar pastaigu un velo taku. Daudz viet Latvijas dabas takās un mežos ir pandēmijas specifiskie atkritumi. Šī gada aktuālākā problēma vai aktuālākie atkritumi ir vienreizējās sejas maskas izlietotas, vienreizējie pārtiks trauki, ko cilvēki, acīm redzot, dabā ejot, lieto un tepat arī atstāja, diemžēl. Bet par sejas maskām mēs varam redzēt pilnīgi izteikti. Šī gada lielajā talkā oficiāli pieteiktas vairāk nekā 1200 talkošanas vietas. Vislatvijas sakopšanas akcija notiek jau 14. reizi. Savākcija tomēr par šiem gadiem paliek mazāka, bet ir vēl ko darīt un vēl tās talkas jāorganizē. Lai arī Inčukalna komunāla servisa sētnieki Gaujas ciemā šodien varēja atpūsties, taču viņi izvēlējās pastrādāt, talkot. Lielajā talkā ne tikai savāc atkritumus, bet arī labiekārto teritorijas savāc pērnā gada lapas. Esmu novērojis tur, kur viss labiekārtot sakopts, vairs cilvēki nemēslo. Mēs visu šito daram, lai cilvēki ļoti labi dzīvojas un prieks būs acīm. Ulda Sāboliņš, Binders, TV3. Veiksim darbos tiem, kuri vēl turpina talkot. Bet par Covid statistiku runājot, aizvadītajā diennaktī atklāta vēl 711 Covid inficēšanās gadījumu. Latvijā saņemtas ziņas par 7 slimnieku nāvi. Veikti te 15 000 testu, pozitīvi no tiem 4,8%. 2 nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju uzrāda nedaudz pieaugošu tendenci un joprojām ir virs 400.
No šodienas Vācijā stingrāk ierobežojumi, lai apkarotu Covid izplatību. Spēkā stājies pretrunīgi vērtētais likums, kas nosaka visā Vācijā vienotus ierobežojumus pandēmijas izplatības bremzēšanai. Izsludināta komandantu stunda no 10 vakarā līdz 5 rītā, kā arī cilvēku tikšanās ierobežojumi. Video uzrunā Vācijas kanclere mudina iedzīvotājus ievērot noteikumus, lai pandēmijai ātrāk varētu pielikt punktu. Einfach auf den Punkt gebracht heißt das. Vienkārši sakot, tās ir valsts mēroga avārijas bremzes, lai pārvarētu trešo vilni un novērstu mūsu veselības sistēmas pārslodzi. Arī mūsu vakcinācijas kampaņa uzņem apgriezienus. Tā ir pandēmijas pārvarēšanas atslēga. Esmu pārliecināta, ja mums tagad izdosies ievērojami un ātri samazināt infekcijas izplatību, ierobežojuma atvieglošana būs iespējama soli pa solim. Vācijas tieslietu ministra Kristīna Lambrehta paziņojusi, ka vakcinētie pilsoņi tuvākajā nākotnē Vācijā varētu tikt atbrīvoti no ierobežojumiem. Kā tas būtu īstenojams, to jau jaunedēļ sāks apspriest valdības līmenī. Bet tikmēr smags Covid uzliesmojums šobrīd Indijā. Mirušo skaits sasniedzis jaunu vienas dienas rekordu. Pēdējo 3 dienu laikā reģistrēto jauno inficēšanās gadījumu skaits Indijā sasniedzis gandrīz 1 miljonu, bet aizvadīto 24 stundu laikā reģistrēti vairāk nekā 2,5 tūkstoši Covid izraisītu nāves gadījumu. Slimnīcās vietu nav, cilvēki guļ un stāv rindās, izsīkuši skābekļa krājumi. Man ir paziņojums valdībai. Lūdzu, dariet kaut ko. Lūdzu, nodrošiniet slimnīcām nepieciešamo skābekļa daudzumu. Cilvēkiem tas ir vajadzīgs. Šeit cilvēkiem ir vajadzīgas gultas, palātas, injekcijas, zāles. Kopš pandēmijas sākuma oficiāli reģistrētais koronavīrusa upuru skaits Indijā sasniedzis gandrīz 190 000. Reaģējot uz vakardienas paziņojumiem par vairāku Krievijas diplomātu izraidīšanu no Baltijas valstīm, Krievijas vēstniecība Minskā savā Twitterlentē šodien izplatīja divdomīgus vēstījumus. Baltijas valstu rīcība tika apsaukāta ar vārdiem small dick energy, jeb latviskojot mazo krāniņu enerģija. Latvijas vēstnieks Krievijā Mārs Rieksniņš uz to turpat Twitterī reaģēja ar sarkastisku komentāru, ka mūsdienu diplomātiskajai pieklājībai robežu nav. Solidarizējoties ar Čehiju, Baltijas valstis izraidījušas 4 Krievijas diplomātus. Tiek sagaidīts, ka Krievija drīzumā spērs līdzīgus atbildes soļus. Pēdējo nedēļu laikā atkal lielas politiskās kaislības raisa piedāvājumi būtiski Latvijā mainīt azartspēļu regulējumu. Šī tēma jutīgi bijusi jau izsenis, tostarp arī valdības partiju attiecībās, un tagad strīdi kļuvuši pat tik vēli, ka tiek piesaukta likumsargu iesaistīšanās. Turpina Ivo Butkevičs. Lūdzu, Reidjāni. Paldies. Šis ir laikam viens no ilgāk tapušiem dokumentiem Latvijas vēsturē, kurš ir nevienu valdību laikam pārdzīvojis. Runa par azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnēm, kuras valdība vērtēja pirms mēneša. Tās paredzēja daudz jauninājumu spēļu zālēm, starp tiem vecuma ierobežojums palielināts līdz 21 gadam, darba laika ierobežojums, smēķēšanas aizliegums, pienākums katru ienākušo cilvēku reģistrēt, reklāmu ierobežojumi, aizliegt šādām izklaides vietām būt daudzdzīvokļu mājās un tuvāk par 250 metru izglītības iestādēm. Tāpat jābūt aizsegtiem logiem un noformējumam jābūt neitrālam, tādam, kas iekļaujas kopējā pilsētas kultūrvēsturiskajā vidē. Praktiski tas nozīmē spēļu zāļu ārienē nekādi koši, mirgojoši un līdzīgi elementi. Diskusijās vairāki viedokļi valdībā gan bija kritiski. Visvairāk par vietvaru ierobežotajām iespējām pašām lemt, atļaut vai neatļaut savā pašvaldībā atvērt azartspēļu vietas. Smagi ierobežojama aktivitāte, viņi nenes valstī bagātību, viņi nes īpašniekiem bagātību, bet iedzīvotājiem viņš nes, un mēs zinām stāstus un iespējams kādī pazīstām cilvēkus, viņš nest faktiski tikai postu. Valdība nolēma jautājuma izskatīšanu atlikt, lai Finanšu ministrija piedāvājumu varētu uzlabot. Tomēr bija arī nepacietīgāki politiķi. Pagājušajā nedēļā azartspēļu regulējuma izmaiņas bija karsts temats Saeimā, kur vairākus priekšlikumus bija iesniegusi jaunā konservatīvā partija. Jaunajiem konservatīvajiem piebalsoja arī vairāki KPVLV deputāti. Kā stāsta viens no priekšlikumu autoriem Gatis Eglītis,
Pārmaiņu virzības temps valdības gaiteņos esot neapmierinošs. Rosinājumi bija vairāki. Saeimas atbalstu guva priekšlikums nostiprināt likumā pašvaldību tiesības noteikt teritorijas, kur azartspēles aizliegtas. Bija arī drastiskāks rosinājums. Azartspēles pieejamas tikai kazino, kas ierīkoti 4 vai 5 zvaigžņu viesnīcās. Diemžēl tas tika noraidīts, un tas, es domāju, vēl vienreiz parāda to, ka arī koalīcijā mums vairākām partijām, teiksim, tā ietekme no spēļu zāļu biznesa ir vēl pietiekoši liela. Kā jau tas ierasts, lielākie jauno konservatīvo pārmetumi par iešanu azartspēļu lobija pavadā vērsti attīstībai par virzienā. Politiski oponenti, kuriem nav citu ko teikt, šādu lietu lieto regulāri. Es jau vienmēr gribu aicināt, norādīt, kur tad ir tie piemēri, kas parāda, ka mūsu iesniegtie priekšlikumi, tie tiešām ir. Tie ir objektīvi, kaut kādā veidā stimulēt šī biznesa attīstību. Tieši pretēji tie visi vērsti uz azartspēļu biznesa sašaurināšanu. Kaislības ap azartspēlēm nerim arī šonedēļ pēc koalīcijas sanāksmes jauno konservatīvo līderis tieslietu ministrs Jānis Bordāns pauda, ka apsverot iespēju vērsties knap. Kas tas? Vai nu jūs vēršaties un jums ir aizdomas, vai jūs mēģināt ar koalīciju risināt šo jautājumu politiski? Jā, tas ir saistībā ar to skandālu, kas ir Austrijā. Jā, tad, kā mēs zinām, tur ir milzīgs skandāls ar to, ka šis lielais azartspēļu uzņēmums Novomatic, jā, teiksim, ka ir iespējams ilgstoši kukuļojas amatpersonas, augstākā līmeņa amatpersonas. Mēs zinām, ka Novomatic ir pārstāvēts arī Latvijā. Eglīšu pieminētais Novomatic ir līdzīpašnieks Fēniks spēļu zālēm Latvijā. Ir kaut kas zināms vai nav kaut kāda informācija? Sekojiet jaunumiem, būs rīcība no mūsu puses. Atslābums azartspēļu frontē nav gaidāms. Drīzumā valdība atgriezīsies pirms mēneša izbrāķētās nozares politikas pamatnostādnes. Iva Burkeviča, Aigars Ulmanis, TV3. Tikmēr pamatīgu rezonansi izraisījis noziegums Tukumā, par kuru vakar ziņoja arī TV3 raidījums Degpunktā. Kā potenciālu naida noziegumu to komentējušas arī valsts augstākās amatpersonas. Naktī uz piektdienu 2 uzbrucēji daudz dzīvokļu nama kāpņu telpā aplēja kādu vīrieti ar degšķidrumu un aizdedzināja. Smagus apdegumus guva arī vīriešu draugs, kurš centās viņu glābt. Izskanējusi versija, ka noziegumam varētu būt homofobiski motīvi. Valsts prezidents mikroblogošanas vietnē Twitter uzsvēris, ka naidam Latvijā nav vietas, un ja apstiprināsies, ka Tukuma noziedznieku motivācija ir bijusi naids pret kādu sabiedrības daļu, tad tas pastiprina viņa vainu. Līdzīgu viedokli paudzis arī premjers Krišjāns Kariņš. Valsts policija vēsta, ka šobrīd nav gūts apstiprinājums tam, ka noziegums būtu izdarīts ar homofobisku motīvu, taču izmeklēšana vēl turpinās. Šodien lielā talkas diena tika aizvadīta ar spējām vēja, brāzmām un slapju sniegu, bet arī jaunā nedēļa solās būt gan vēsa, gan samērā lietaina. Armēnijā šodien piemin šīs tautas genocīda upurus. Armēnijas valsts vadītāji nolika ziedus svinīgā piemiņas pasākumā, godinot 1,5 miljonu bojāgājušo armēņu, kas tika nogalināti pirms 106 gadiem Pirmā pasaules kara laikā Osmaņu impērijas tagadējās Turcijas teritorijā. Osmaņu varas iestādes 1915. gada 24. aprīlī apcietināja simtiem armēņu inteliģences pārstāvju, daudzus nogalināja uzreiz. Tam sekoja armēņu grautiņi un slaktiņi visā impērijas teritorijā. Tika izdot arī pavēle masveidīgi pārvietot armēņus no Mazāzijas cauri tūkstnesim uz Mezopotāmiju un Sīriju. Turcija nepiekrīt, ka šie notikumi būtu klasificējami kā genocīds. Tikmēr Indonēzija jau sāk atvadīties no vairākiem desmitiem savas flotes militāru personu, kuri pirms 2 dienām nogrima kopā ar militāro zemūdeni. Cerības atrast kādu izdzīvojušo vairs nav. Indonēzijas kara flote ceturtdien paziņoja, ka tās kuģi meklē pie Balijas salas pazudušo zemūdeni ar 53 apkalpes locekļiem. 1978. gadā Vācijā būvētā zemūdene zaudēja kontaktus ar kara floti trešdienas rītā militāro mācību laikā. Zemūdeni bija lūgusi atļauju ienirt, bet pēc tās saņemšanas kontakti pārtrūka. Indonēzija lūdza vairāku kaimiņu valstu palīdzību, un meklēšanas darbos piedalījās arī ASV militārie spēki.
Indonēzija ir labs draugs un strateģisks partneris. Mēs visi bijām ļoti apbēdināti redzot ziņojumus par viņu zemūdeni. Domās un lūkšanās esam kopā ar Indonēzijas jūrniekiem, Indonēzijas floti un, protams, zemūdenā esošo ģimenēm. Šodien, atrodot ūdenī zemūdens fragmentus, armija paziņoja, ka visi peldlīdzeklī esošie uzskatīti par mirušiem un cerības atrast kādu izdzīvojošo vairs nav. Apskatot aprīkojuma fragmentus no zemūdenes, secināts, ka zemūdenē ir radušās plaisas lielā spiediena dēļ. Tā atrodas 700 līdz 800 metru dziļumā. Ar helikopteru meklējot pazudušo zemūdeni jau ceturtdien bija pamanīts naftas plankums ūdeņos, kur zemūdene varētu būt ienirusi. Zemūdeni bija paredzēta ieniršanai līdz 250–500 metru dziļumā. Izvirzīta versija, ka ūdens spiediena dēļ bojāta degvielas tvertne. Jānis Zvērs, TV3. Bet Jeruzalemē otro nakti asiņainas sadursmes starp palestīniešiem un Izraēlas policiju. Sadursmes sākās jau ceturtdien pie vienas no ieejām Jeruzalemes vecpilsētā, kad policija aizliedza piekļuvi dažiem rajoniem, kur palestīnieši parasti pulcējas lielā skaitā musulmaņu gavēņa mēneša Ramadāna laikā. Saspīlējumu vēl vairāk palielināja ultralabējo ebreju aktīvistu ierašanās. Sadursmēs ievainot vairāk nekā 100 palestīniešu, no kuriem ap 20 aizvest uz slimnīcu. Savukārt Izraēlas policija vēsta, ka ievainot 20 likumsargi, no kuriem 3 nogādāti slimnīcā. Turpinām gatavoties pašvaldību vēlēšanām. Šoreiz mūsu ceļš ved uz Krievijas pierobežu, kur Viļakai, Baltinavai un Rugājiem jātop apvienotiem zem balvu karoga. Neskaidrība par topošā novada robežām gan vēl aizvien saglabājas, jo Satversmes tiesā Rugāju pretenzijas izskatīs vēl tikai māja beigās. Tomēr kampaņa jau norit pilnā sparā un uz balviem devās Kristīna Žilda-Krēvica. Jaunveidojamais Balvu novads atrodas Krievijas pierobežā. Šeit dzīvo nepilni 20 000 cilvēku, budžets 34 miljoni, no tiem 5. daļa valsts dotēta. Lai arī uz papīra jau salikts kopā, šis ir viens no tiem novadiem, kur piespiedu laulības ar balviem gaida nelabprāt. Viļaka esot jutušies gana labi arī paši par sevi. Baltinava, kas līdz šim lepojās ar Latvijas mazākā novada statusu, to zaudēs. Savukārt Rugāji pat vērsušies Satversmes tiesā. Spriedums varētu būt gaidāms pat vēl tikai pēc vēlēšanām. Dienas vidū Rugāju centrs ir patukšs, tie paši sastaptie, pie kameras runā nelabprāt, kautrējas, bet viedoklis visiem viens. Kāpēc vispār to reformu taisīja? Tie paši rajoni, tikai nosaukums ir. Par šito, ko viņi terēja naudu, viņu vajadzētu kādam atbildēt. Negribējām, jā, mēs visi, ne tikai, kā teikt, vadība, bet pilnīgi visi iedzīvotāji negribējām, jo arī īpaši nebijām laimīgi jau tad, kad jau bija rajons vēl agrāk, bet, kā teikt, mazākā novadā, kā mēs šeit esam, mēs viens otru pazīstam ar blakus esošo Lazdukānu pagastu, kas ir pie mums. Mēs viens otru pazīstam un zinām, un aizejot uz domi, viņi zina, kas, kur, kā mēs dzīvojam, un kur kaut kuram tiešām vajag kaut ko vai nē, bet aizbraucot uz balviem, tā personība galīgi pazūd. Esam Balvos. Līdz Rīgai 220 km. Un kā jau ļoti daudziem attāliem novadiem, arī šim galvenais izaicinājums ir, kā noturēt cilvēkus. Jo tālāk no Rīgas, jo tas ir izaicinošāk. Prognoze nav diezko iepriecinoša. Pēc 10 gadiem šeit varētu dzīvot pat par 24%, ceturto daļu mazāk iedzīvotāju nekā līdz šim. Kas tiek darīts, lai viņus noturētu? Mums šķita vērtīgi palūkoties uz vidusskolēnu skaitu, lai gūtu aptuvenu nojausmu, kas ir tas jauno pieaugušo daudzums, ar ko novads varētu rēķināties, ja vien mācētu noturēt. Baltinavā tie ir 27 pusauģi, Rugājos 41, pa visu novadu kopā nesanāk pat 400. Ko Balvos darīt? Ja ne darbs pašvaldības struktūrās, skolās vai bibliotēkās, tad cerības uz robežsardzi, kas būtiski uztur vietējos iedzīvotājus. Ja arī tur darbu neatrod, tad tas jāmeklē lauksaimniecībā. Vai cilvēki ir apmierināti? Grūts jautājums īstenībā ir. Man patika iepriekšējā, kas pašvaldība bija, kur pensionāri varēja dabūt talonus uz baseinu. Vai ir padomāts jūsu gadījumā, piemēram, par jaunajām ģimenēm, par to, lai būtu atbalsts? Īstenībā jā, tāpēc, ka, piemēram, skolā, ka bērni sēž tagad mācās dot ļoti foršas pakas, es esmu ļoti apmierināta.
Un kopumā ar novadu un, teiksim, vadību? Es uzskatu, ka jā, ka Balvi attīstās ļoti skaista, tīra pilsēta. Es domāju, Baltimorai būs sliktāk varbūt. Kāpēc tā? Es uzskatu, ka diezgan bagāta pašvaldība, tomēr pateicoties tiem vietējiem uzņēmējiem. Bet kas to zina, kā būs? Mazāk būs cilvēku, kas sēž tajās domēs, attiecīgi vajag pašvaldību doma, tad ir tā pilsētas doma, tad būs viens kā agrāk rajoni, kur bija. Attiecīgi algas būs vienas. Es neesmu par to domājis. Īstenībā es tenī visā neiespringstu. Citas prioritātes ir, kamā iespringt. Es par politiku nedružu. Tāpēc manis nekas neatspēj. Pēdējos 4 gadus balvus vadījis Zemnieku savienības Aigars Pušpurs. Pats sportists kā galveno viņš izceļ tieši sporta infrastruktūras sakārtošanu novadā. Konkurence viņam mēsta nopietna, pavisam kandidē 9 saraksti ar solījumiem no brīvpusdienām visās klasēs līdz planšet datoram katram pirmklasniekam. Uz vienu balvu novada deputātu vietu pretendē 10 cilvēki. Sastāvs solās būt sadrumstalots. Skaidrojums ir diezgan vienkāršs, par cik novads kļūst lielāks. Palielināsies vēlme startēt, katrs savā jomā saskata iespējas attīstībai. Un līdz ar to tā iespēja varbūt un visa attīstību tālākā gaita jau ir pavisam plašākā teritorijā. Un līdz ar to arī tās vēlmes noteikti ir lielākas, un tāpēc arī ir lielāks kandidātu saraksts. Balvu mērs savā sarakstā kā 2. un 3. numuru pamanījies iekļaut pievienojamo novadu mērus, Rugāju un Baltinavas domas priekšsēdētājs, tā cerot iegūt arī šo teritoriju atbalstu. Savukārt pusstundu no balviem Krievijas virzienā ir Viļaka. Turienes mērs startē atsevišķi un ir pārliecināts par savām pozīcijām. Mēs esam vienīgie, kas spēj apvienot visus politiskos spēkus, lai strādātu iedzīvotāju labā. Mēs to esam darījuši Viļaka, un tādu praksi, politisko kultūru plānojam ienest arī balvas. Bet kāpēc vienīgie? Kas citiem traucē? Tur ir daudz un garas vēstures. Ir kaut kādas nesaprašanās, kas nāk nepiedošana, dažādi aizvainojumi. Mums nav. Viļaku vietējie izceļ kā skaisti sakoptu, cita vadītāja tā nav bijis jau kopš 2009. gada, kad atmiņā iepriekšējā reforma. Tur tic, cilvēkus ir iespējams atvilināt dzīvot uz laukiem. Vai jūs esat Rīgas dzīvoklī, vai jūs esat Viļakā pie labiem internetiem, reku šeit ir optiskais kablis būtiski mums zem kājām. Tas ir tik labs internets, tikpat kā Rīgā. Mums visas ir iespējas un veselīgāks gaiss. Vēl nesen cilvēkiem Viļakā īsti nebija citas izvēles kā kaimiņu valsts kanāli. Tagad beidzot ir Turnis un Latvijas radio raida bez čerkstēšanas. Ziņas klausīties daudz laika neatliek Kotiņu saimniekam Aldim Ločmelim. Pavasaris ir darbīgākais laiks. Kopš neatkarības atjaunošanas izdevies pašā pierobežā izveidot saimniecību, vienu no lielākajām sēklas ražotnēm valstī ar vairāk nekā 40 darbiniekiem. Piekrauj pat 10 smagajām mašīnām, bet maisu noliktavā mazāk nekļūst. Kas jaunajā novadā būs pie varas, zemnieku īsti nesatrauc. Man vienmēr ir patikušas pārmaiņas. Man savulaik patika, ka bija sadalīti mazāki, paskatījāmies, varam, nevaram, tagad būs lielāki. Un jādzīvo laikam līdzi. Tāpat kā arī mēs dzīvojam saimniecībā laikam līdzi, mēs cenšamies būt, lai mums pietiek visa pašiem, pašpietiekamiem. Cenšamies gan izcept maizi, gan sagatavot grūbas, gan sagatavot sēklu un atpūsties, lai, ja to spēs novads izdarīt lielais, jo tos iedzīvotāju paliek mazāk. Un aizbraukt 25 km līdz balvām, es domāju, ka tur nav problēma. Man šķiet, ka tomēr pie tiesāšanās un visai ir jābūt kaut kādam, tomēr vajadzētu būt ekonomiskam pamatojumam, jo visas skolas uzturēt, visus kultūras namus un visu mēs nevaram. Ja ir cilvēki, tad to var darīt. Ar jaunām darba vietām gan esot problēma. Ja arī kāds uzņēmums atnāk, attieksme pret Latgali esot, ka te var cilvēkiem nemaksāt, bet Kotiņu saimnieks saka, ja zeme Latgalē arī ir lētāka, tad traktors vai tā pati maize veikalā maksā vienādi, kā Rīgā, tā Viļakā. Kristīna Žilda Krēvica, Rihards Vīgants, TV3. Tādas lūk noskaņas balvu pusē. Bet veterinārā ārsti pēdējā gada laikā arvien biežāk fiksē mājdzīvniekus, kuri Latvijā ievesti nelegāli. Dzīvniekiem nesot attiecīgās dokumentācijas un bieži vien tos transportē krietni jaunākā vecumā nekā pieļauj likums.
Vetārsti arī stāsta, ka pircēji par saviem nelegālajiem darījumiem nemaz nekautrējas. Turpina Katrīna Karzubova. Lielākoties tirgotāji Latviju izmanto kā tranzītu valstim no Baltkrievijas un Krievijas. Dzīvnieki visbiežāk ceļojot uz Vāciju, Beļģiju un Franciju. Latvijā 3 mēnešos šogad legāli tirgošanai ievests aptuveni 300 mājas mīluļu. Galvenais iemesls, kādēļ cilvēki izvēlas mājdzīvniekus iegādāties ārzemēs, tādējādi izmaksas ir vismaz uz pusi lētākas. Ja Krievijā kāds no suņiem maksā līdz 200 dolāriem, 300 dolāriem, tad jūs paši varat pārbaudīt, kādas ir šīs cenas 800 eiro un uz augšu. Top! Modes suņi kļuvuši kā mazie špici, mazie dažādi terjerīši, kas ir mazizmēra suņi. Likums Latvijā atļauj ievest suņus, kuri ir čipoti, vakcinēti pret trakumsārgu un sasnieguši 3 mēnešu un 21 dienas vecumu. Ievadot dzīvniekus no trešajām valstīm, ir jāuzrāda veterinārais certifikāts un citi pavadošie dokumenti. Veterinārārsti norāda, pandēmijas laikā arī Latvijā pieprasījums pēc mājdzīvniekiem ir pieaudzis tik ļoti, ka vietējais tirgus pieprasījumu apmierināt vairs nespēja. Interese skaidrojama ar to, ka cilvēki vairāk laika pavada mājās un uzskata, ka ir īstais brīdis mīluļa iegādēji. Mēs šobrīd redzam daudz vairāk kucēnus. Kucēnus, kurus izmeklējot, mēs skaidri redzam, ka viņu vecums neatbilst vajadzīgajām prasībām, un dokumenti, ar kuriem viņi ir ienākuši, vai nu neatbilst esošajām prasībām, kādām ir jābūt, vai nu šo dokumentu vispār nav. Nelegālie tirgotāji ne tikai apiet likuma prasības, bet nereti arī apdraud dzīvnieku veselību. Viņi tiek iemesti kādam tālbraucējam fūrē starp milzu citām kastēm. Protams, ka šim šoferim nav laiks viņus aprūpēt, tad tie galvenie riski, ko mēs redzam, viņi ir atūdiņojušies, viņi nav pietiekuši uzņēmuši pārtiku šīs transportēšanas laikā, viņi ir atdzisuši, jo kucēnam nav termoregulācijas. Dakteru novērojumus apstiprina arī pārtikas un veterinārais dienests, kurš robežu kontrolē iesaistās tad, ja dzīvniekus ieved bez īpašnieka, proti ar nolūku tos tirgot. Dati liecina, ja pērn visa gada laikā uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju pārbaudīja nepilnus 5000 mājdzīvnieku, tad šī gada nepilnos 4 mēnešos jau vairāk nekā 6000. 20 kravām tālākais ceļš ir liegts galvenokārt labturības prasības pārkāpšanas dēļ. Esam konstatējuši, ka vienā būrī, vienā šajā dzīvnieku pārvadāšanas krātiņā ievieto vairākus dzīvniekus, nerēķinoties ar to, ka dzīvniekam šādi nav iespēja ne piecelties, ne pagriezties. Ir bijuši arī gadījumi, kad mēs tiešām redzam, kad uz apakšā ir ielikti suņa būri, augšā ir uzlikts kaķis būrī, stādieties priekšā, kādā komfortā šis dzīvnieks pārvietojas. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvalde uz robežas uzrauga, lai attiecīgā dokumentācija būtu privātpersonām, kas ceļo ar saviem mīluļiem. Viņu novērojumi ir pretēji. Pērn pārbaudīto dzīvnieku skaits ir sarucis, jo cilvēki gluži vienkārši ceļo mazāk. Vetārstu novērojumi liecina, apzinoties kontroles prasības uz robežām ar trešajām valstīm, daudz tirgotāji mēros 100 kilometru garu ceļu, piemēram, uz Narvu Igaunijā, jo no Eiropas Savienības valstīm pārbaudas esot maigākas. Šādas schēmas neizslēdz arī muitnieki. Ja mēs, piemēram, konstatējam šos nelegālos dzīvniekus iekšzemē Latvijā, tad mēs, un ja viņi nav reģistrēti, kā mums šķērsojuši robežu, mēs nevaram pateikt, vai tas bijis ar mūsu robežu šķērsojot vai arī kādu citu kaimiņu valstu. Par dzīvnieku ievešanu, izvešanu vai tranzītu bez noteiktās dokumentācijas fiziskas personas var saņemt sodu līdz 700 eiro, bet juridiskas personas līdz 1400 eiro. Katrīna Karzubova, Aivars Baltmanis, TV3. Un vēl. Latvijā lielu sabiedrības interesi iemantojusi jūras ērgļu līgzda Durbē, kur notiekošo var vērot Latvijas dabas fonda organizētā tiešraidē. Līgzdā nu pat izšķīlies 2. mazulis. Ornitologi to uzskata par patīkamu pārsteigumu, jo perēšanas laikā Līgzdā norisinājās pamatīga drāma. Pazuda tēviņš, kurš perēšanas laikā parasti ērguļu mātītei piegādā pārtiku. Tāpēc mātīte pārtrauc perēšanu un pati devās pārtikas meklējumos. Pastāvēja varbūtība, ka mazuļi šo pavasaru tā arī nemaz neizšķilsies, taču ģimenes pieaugums Līgzdā tomēr ir.
Nu, jauki. Tas arī gandrīz viss ziņās šajā sestdienas vakarā. Kaspars Dvinskis tūlīt ar sporta ziņām. Par sportiskiem, spraigiem un interesantiem notikumiem jau pēc pavisam īsa brīža kontinentālās hokeja līgas fināls, kurā Boba Hartley Jonskas Avangard piedalās. Šodien sērijas 4. spēle nelika vilties. Ar 60 minūtēm uzvarētāju noskaidrošanai nepietika. Tāpat arī par ralliju stāstīšu, jo Mārtiņš Sasks piedalās pasaules čempionāta posmā rallijā Horvātijā. Junioru ieskaitē viņam itin labi ir veicies 2. dienā. Par visu plašāk jau pēc īsa brīža. Lielas paldies, Kaspar! Darbie draugi, lai jums jauka atlikusī nedēļas nogale, pēc maza brīža arī laika vēstis. Atā!